Čau. Čau. O, beigās bija šitā jāizdara. Nu jā. Tas tā oldschoolajā versijā. Jā. Tev vajag pulti, ja? Man vajag pulti. Es tur Pultu? kaut ko sālīju. Es atceros, ko runāt. Jā. Šis? Jā. Evelīna, zini, ko tu dabūsi no mums pēc tam, kad tu... Es esmu Egita. Piedod, jā. Tāpēc, ka es saku Evelīna, tāpēc, ka viņa būs tā, kas iedos tev pēc tam smaržīgu sveicienu no L'Occitane. Yes. Man vēl nekā nav no L'Occitane. No, lai veic. Tā, sveiki. Es vispirms gribēju uzdot jautājumu, kas ir šeit zālē, cik daudz ir tie, kas strādā aģentūrās? Maz. Cik daudz ir tie, kas vēlas kļūt par influenceriem? Vispār nav. Okay. Un cik daudz ir tie, kas strādā uzņēmumos, kas vēlas sadarboties ar influenceriem? Kas ir tie pārējie? Okay. Tātad es šausmīgi ilgi nevarēju izlemt, par ko runāt, jo īstenībā, ja runā par Instagram, tad ir diezgan daudz tās informācijas, par ko varētu runāt, tur kas ir algoritms, kā būt veiksmīgam un tā. Bet es izdomāju, ka es jums pastāstīšu, sākšu savu stāstu ar to, ka es esmu mazliet tāds tā kā frīks, jo man patīk reklāma. Un es saviem vecākiem neļauju slēgt pāri tās reklāmas pauzes, jo man patīk to skatīties. Līdz ar to kaut kādā brīdī man radās sapnis, ka es varētu strādāt reklāmas aģentūrā, jo tur viss ir taču tā ļoti radoši un skaisti, un tur ir brainstormi, un tur cilvēki ir draudzīgi, viņi rada foršas un lielas idejas un veido tās smukās reklāmas, kuras man patīk skatīties. Tad es pabeidzu augstskolu un aizgāju strādāt reklāmas aģentūrā. Labi, ka te nav daudz reklāmas aģentūra darbinieku, jo es sapratu, ka tas vispār nav tā, kā es biju kaut kur, filmās un seriālos laikam noskatījis. Tur ir visu laiku močī, tur visi termiņi ir vakar aizvakar un draudzēties nevienam īsti nav laika. Tā es sapratu, ka tā vide īsti nebūs man, tie tempi arī nav man, es mūku no turienes projām. Kaut kur citur. Un es tad biju tur projektu vadītājs, account manageris vienkāršās kompānijās, kur man bija, kā daudz saka, vidējā latviešu normālā alga, lai es varētu paņemt hipotekāro kredītu un nopirkt dzīvokli. Nu, tad tas ir tas brīdis, kad manā dzīvē sākas pilnīgi jauns posms, ko sauc par remontu. Un, lai arī es tur mājās biju kaut ko krāsojis jau iepriekš un kaut ko ķimerējis, tad tagad man ir savs īpašums, kurš ir kapitāli jāremontē. Un kā izrādās, tajā visā ir nenormāli daudz visādu svarīgu lēmumu jāpieņem, un katrs tas lēmums maksā nevis 100, bet tur 1000, ir īpaši pašā sākumā. Un man nav sajēgas, uz kā es tos lēmumus ir balstīt. Nu, tur ir tik daudz visādas nianses, man prasa, cik augsts tev būs rozets, kāda tev būs izlietne, kāda tev būs dušas sistēma. Es pilnīgā apjukumā, panikā, man viss jau sāk riepties tajā remontā. Bet ģimene man palīdz, kaut kā kopā mēs to visu kustinam uz priekšu. Meistari arī bija, paldies Dievam, diezgan sakarīgi, un kaut kā tas viss virzās. Un tad pie manis atnāk man draudzene un prasa, kā tu darīji to un to, visu to stresēno, ko mums tikko izgāja cauri, tagad viņai tas ir priekšā. Un es domāju, būtu es to visu safučējusi iedzīgāk, būtu es to visu sarakstījis, es varētu viņai vienkārši iedot un parādīt. Bet, nav man viss tik detalizēti, kaut ko mēģina atstāstīt, un tas, laikam, ir tas brīdis, kad es saprotu, ka tā informācija ir ļoti vērtīga, un tas stress ir tajos cilvēkos, ka viņi remontē, ir tik liels, ka būtu jau forši, ka kāds par to visu parunā un pastāsta, kaut kādā ziņā nomierina, ka mēs visi ejam tam stresam cauri, un ka visiem tie lēmumi ir lieli un smagi, un atbildība ir liela. Un tad es izdomāju, ka ir jāuzstāv šis Instagram profils. Privātais, protams, man bija, bet es izdomāju, ka man ir jātaisa atsevišķi, kur runāju tad tikai un vienīgi par remontu, lai man tā ikdiena tur kaut kur, ja es gribējušies par to runāšu, bet tieši konkrēti bloks par šo tēmu. Un tad es sāku skatīties, ko nozīmē veiksmīgs bloks Instagramā. Skatījos uz to, ko dara tur influenceri, tādi nišēto blogu, man liekas, tas ir 2019. gads. Nav diezko daudz, pārsvarā ir tie influenceri. Viena lieta, ko es gribu piezīmēt, kas daudziem varbūt te esat dzirdējis, kad influenceris ir tomēr tas status, ko tev piešķir sabiedrība, savukārt digitālā satura autors, jeb satura veidotājs, tā ir tā nodarbošanās. Tur tāda atšķirība. Un es tagad izdomāju, ka es eju skatīties, ko dara citi. Un citi dara smuki un perfekti.
Visiem ir perfekti bērni, perfektas mājas, perfekti darbi, perfekti augumi, make-upi un tā tālāk. Es, starp citu, matus vakar bļodā mazgāju un nebija siltā ūdens. Bet es saprotu, ka tātad visam, lai es būtu veiksmīgi Instagramā, ka viss ir jādara perfekti. Jo tikai tas ir tas, kam cilvēki seko, un tikai tas ir tas, par ko reklāmdevēji ir gatavi maksāt. Es sāku domāt, kā es varu to visu savu saturu, to dušu sistēmu ieterpt kaut kādā perfektā blogā, jo, kā Evelīna teica, tad ir jābūt tai sejai, veiksmīgam blogam. Nu, labi, es tagad fočēšos kaut kā, man ir vajadzīgs fotogrāfs, man ir vajadzīgs grimētājs, jo grimēties pati nejēdzu, saģērbties es arī nejēdzu pati, tad man vajag piesaistīt komandu. Tas būs baigi dārgi, jo visiem ir jāmaksā par viņu padarīt to darbu. Labi, varbūt es varu pati. Es arī dažas reizes esmu mēģinājis, ka tu kaut ko tur noliec statīvu, tad aizskrien, tas skrien apakaļ, un tad skrēniši tā turp šurp, diezgan muļķīga sajūta. Tas rezultāts arī sanāk tāds diezgan stīvs un muļķīgs. Arī īsti nē. Un es esmu tam par slinku, lai to darītu regulāri, jo, lai Instagramā būtu panākums, tad saturs ir jāliek iekšā regulāri. Un uz to brīdi, kad es centos sākt, es biju sev nospraudus mērķi, ka es to darīšu katru dienu. Līdz ar to šis neizklausās paceļami, man ir jāizdomā kaut kas cits. To domu štukoju, ko es varētu darīt, un tad vienā dienā, 2019. gada 28. decembrī pēc ģimenes vakariņām un vienas proseko glāzes, pie manis atnāk tā sajūta, ka vienkārši taču ņem un dari. Ko tu tāpat neesi baigais stratēģis, tu tāpat neko baigi gudro neizdomās, vienkārši paņem un izdari, un tad jau redzēs, kā ies. Un, es apsēdos, sāku domāt. Nosaukumu izdomāt ir diezgan viegli, kā jūs varat iztēloties. Manā gadījumā, ja es gribu runāt par remontu, tad nosaukumā atslēgas vārdam būtu jābūt saistītam ar nozari. Tātad remonts, par ko es runāšu, par manu remontu, easy. Man ir nosaukums, mans remonts, hashtags arī diezgan labs sanāk no tā visa. Tālāk man ir jāieliek kaut kāda bilde, tad ir tas remonts, un kur tad ir arī tā seja. Un tā seja esot svarīga, tā visi tur YouTube'ā kaut kur man stāsta un runā. Un man jau tās perfektās bildes neviens nav, bet man kaut kas ir jāatrod. Es šķirstu savu telefonu, šķirstu, un atrodu bildi ar tādu pilnīgu atvieglojumu sajūtu, ka es varēšu tagad nebūt perfekta, es varēšu noņemt visus tos rāmus, ko es pats savā galvā biju izdomājis, kāds ir tas kvalitatīvais saturs, jo es to biju noskatījusi kaut kur citur, un es gribu piebilst, ka kvalitāte ir subjektīva, līdz ar to katram jāskatās ir no kaut kādas un es atrodu to ģeniālo vienu bildi, kas man ļauj vienkārši ņemt un darīt, un tad, ja es gribēšu pēc tam, tad to kvalitātes latiņus varēšu audzēt atbilstoši saviem standartiem, nevis tam, ko es biju noskatījis kaut kur citur. Šī ir tā bilde. Man kājās ir zandelis un zeķes. Tie ir 5. klases vingrošanas šorti, mati sasprausts copē. Un es tikko YouTube esmu noskatījusies pamācību, kā ar ķelli uznest flīžu līmi uz flīzes, lai noflīzētu mammai balkonu, kas tur bišķīt sāka brukt kopā. Un viss. Es esmu brīvs cilvēks. Es tajā brīdī saprotu, ka es sev esmu atļāvusi iet un vienkārši dokumentēt tos notikumus, kas notiek man apkārt, kas tajā brīdī ir mana visa dzīve, tas ir mans remonts, kas reāli ir mans remonts manā dzīvoklī, dažādos citos ģimenes īpašumos un uzklausot cilvēku kaut kādus tur šaubas un bažas, kas nāk no maniem draugiem, es arī par to sāku veidot saturu. Un man sanāk, laikam, tad jau diezgan labi, un daudz saka, ka tas ir kā tāds svaiga gaisa malks, ka es parādu tās kļūdas, es parādu kaut kādas problēmas, es izstāstu. Daudziem tas ir iedvesmojis uzlabot arī savas mājas, ir tīpaši Covid laikā. Un tie sekotāji aug, es nezinu, vai tie ir ātri tempi vai lēni tempi. Pirmajā gadā tie ir 5000, šobrīd man ir 23,3 šodien. 1000 sekotāju, bet es nonāku pie viena ļoti, ļoti svarīga secinājuma, kas ir, ka ja sekotāji redz saturu ar procesu, tad viņi no tā var mācīties un izdarīt kaut kādus secinājumus. Savukārt, ja mēs sekotājiem parādām tikai rezultātu, tad viņi šo rezultātu sāk salīdzināt ar savu dzīvi un sevi, un tur ir tā kaut kāda tā atbildības puse, par ko droši vien būtu vērts padomāt daudziem satura veidotājiem.
Bet jā, es gribēju ielikt šo te frāzi, jo tas vienā brīdī skanēja ļoti daudziem, tas bija, kas tu tagad bagā influenceri būsi. Protams, to man ģimene un draugi daži tā teica, tas tā skanēja manā galvā, protams, tā viņi to neteica. Bet es teicu, jā, es ļoti mērķiecīgi pie tā strādāju, un tad redzēs, kas no tā sanāks. Un sanāca, daudzi sāka saukt par influenceri, es sev pati nesaucu par digitālā satura autoru, sev sauc vienkārši par satura veidotāju, mana platforma ir tāda digitāla platforma, bet to, ka tam visam apkārt ir vēl šīdik daudz visādu tādu mazu profesijiņu, tajā vienā iekšā, tad par to runā maz. Tātad es esmu sev maketētājs, grāmatvedis, šoferis, klientu menedžeris, atbild uz e-pastiem un stilists un fotografs un visas tās profesijas vienā. Un tas viss prasmes, protams, ir arī jāapgūst. Man nav komandas, es ceru, ka kādreiz tāda būs, bet tad visu šo samats pildu es viena pati. Un kaut kas ir jāmācās, un es man daudz ko mācījos darot, vienkārši ņemot un darot, piemēram, fotografēt un montēt. Man tā kvalitātes latiņa ir tāda, cik es varu izdarīt, un tas jau ir labi. Bet ir viena tāda svarīga prasme, ko es joprojām neesmu apguvusi, un tā ir laika plānošana un prioritāšu izvirzīšana. Tas, es nezinu, vai visiem tā ir, bet manā darbā tas ir šausmīgi sarežģīti, tāpēc, ka manas dienas nav īsti prognozējums. Tur ir visādi tādi momenti, kas man var izsist no tās dienas līdzsvarā ārā, kā piemēram, man ir izsist ārā, burciņa man parādās, un izraut mani no kaut kāda mana tāda radošās plūsmas, jo satura radīšana ir ārkārtīgi prasīgs tāds darbs un radošs darbs, un tas paņem ļoti daudz enerģijas, jo tas stāsts ir jāietērpj, vai šobrīd jau tas pārsvarā ir video materiāls, tas ir jāietērpj, un tā saprotami vēl arī jāpasniedz, un tad tur kaut kas jāuzraksta klāt, un tad tur kaut kāds filtriņš varbūt jāuzliek un tā tālāk. Un es to saucu šo te, par savu radošumu tādu trauciņu, no kuras tos cepumus nevaru visu laiku tikai ņemt ārā, man tur ir arī jāliek iekšā. Un tad to likšanu iekšā man ir vislielākās problēmas, ar ko es joprojām neesmu iemācījusies cīnīties. Bet ļoti daudz laika paņem, protams, arī sekotāji. Un sekotāji man ir mana numero uno īstenībā prioritāte, jo es nevienam zīmolam nebūtu vajadzīga bez tiem saviem sekotājiem. Tāpēc atbildēšana uz vēstulēm, atbildēšana uz kaut kādiem komentāriem, tas ir paņem ļoti daudz laika, bet tas man ir svarīgākais tāds dienas uzdevums, jo tas ir tas veids, kā es varu izveidot šīs ciešās attiecības ar tiem cilvēkiem, kas velta manam saturam savu laiku. Un man kaut kā viņiem ir tā kā jāpasaka paldies, un ja viņam ir jautājums, ar ko viņš vēršās pie manis ar cerību, ka es viņam palīdzēšu, tad es arī atbildu. Es arī atbildu džekiem, kas sūta komentārus, ka es esmu vienkārši smukiņa, jo tās tik un tā ir kaut kādas attiecības, un tas ir mans tas sekotājs. Un sadarbības partneri, te bija, tad tās daudzās vēstules nāca, kas man nāk, viņas var būt garas, šausmīgi gari blāķis, tur varbūt ierunātas ziņas, tam visam ir jāvēlt laiks. Un tad, protams, ir arī sadarbības partneri, kas ir milzīga daļa arī no šīs visas influencēšanas un satura veidošanas būšanas, jo kaut kā tie rēķini ir jāmaksā. Un ar sadarbības partneriem es jau no paša sākuma izveidoju sev tādu, intuitīvu tādu stratēģiju, ka tajā brīdī, kad es iepazīstos un pirmo reizi eju pāri slieksnim, es vienmēr cenšos satikties klātienē, sadarbības partneri, es iepazīstos, vienmēr saku čau, un visus uzrunāju uz tu, lai mēs esam vienā līmenī. Lai mēs esam vienā līmenī, jo mums tagad kopā būs jāiet uz to kaut kādu mērķi, un es neesmu atnākusi pie šī sadarbības partnera kā darbu izpildītājs. Es neesmu atnākusi kā kaut kāds tur darbinieks tajā brīdī. Es esmu sadarbības partneris, un es vēlos, lai mani tā arī uztver. Un mēs tagad kopā izpildīsim tos KPI, ko tur katrs būs nospraudis. Un tāpēc tur ļoti svarīgi ir tā uzticība, appusēja. Man ir jāuzticās šim zīmolam, ka viņa produkts nebūs pilnīgs mēsls, un viņa klientu servis ir atbilstoši tam, lai gadās kaut kādas problēmas, jo visiem gadās problēmas, pat superīgākajiem, kvalitatīvākajiem zīmoliem, ka viņu klientu servis arī būs atbilstoši, un viņi mācēs tikt ar šo situāciju galā. Nevis es būšu tas krīzes punkts, pie kura nāks sekotājs.
un gānīs mani par to, ka tas produkts bija mēsls. Un savukārt šis partneris uzticās man, ka es izveidošu saturu, kas palīdzēs sasniegt šos viņu nospraustos mērķus. Un tā apmēram ar 10 gadu starpību starp to, ka es gribu strādāt reklāmas aģentūrās, es nonāku pie tā, ka es esmu mazā reklāmas aģentūra. Un šobrīd es varu teikt, ka pats foršākais manā darbā ir tas, ka neviens nevar pateikt, kā ir darīt pareizāk, jo neviens īsti no malas, vai tas ir klients vai tā ir aģentūra, nezina, kā ir tad, kad tev ir tik un tik sekotāji. Ja viņam pašam nav tik un tik sekotāju, vadīt zīmola profilu pilnīgi savādāk nekā vadīt kaut kādu blogu, kurā tu esi kā seja un pie tevis vēršās kā pie konkrētas personas. Līdz ar to man vienmēr tomēr ir iespēja pateikt, nē, es tam nepiekrītu un darīt tā, kā es to vēlos. Darīt to uz saviem nosacījumiem. Un, jā, manā darbiņā darīt ir svarīgāk nekā darīt to perfektu, un pie tā es arī pieturos. Paldies! Lūdzu, jautājums? Jā, jautājums. Cik ilgi tu mēģināji apvienot savu algoto darbu ar mans remonts? Man īstenībā sanāca baigi veiksmīgi, jo atnāca Covid, un mans algotais darbs tā dabiskā veidā izbeidzās. Bet jau uz to brīdi bija kaut kāda interese no zīmoliem, un tā kā tas darbs izbeidzās, tad tur bija arī bezdarbnieku pabalsts, un tad es tā veiksmīgi varēju audzēt un kāpināt tur kaut kādām summām, tur var būt pašnodarbinātais. Tas viss ļoti veiksmīgi saslēdzās kopā, tā kā kaut kādā ziņā paldies Covidam, jo daudz sēdēja mājās, un tad viņi sāku ieraudzīt savas mājas, ka tur ir viss tāds nodrupis, un sen nebija skatījušies uz savām mājām no tā skata punkta, ka te tagad ir jāpavada diezgan daudz laika, un tāpēc, jā, Covids man palīdzēja. Tas bija, ja laika nogriezienī varētu teikt, pusgads aptuveni. Bezmaz vai jauna konferences šeit sāk veidoties. Par remontu? Influenceru konference paldies Covidam. Hashtag, jā. Kā kļūt veiksmīgam Covid laikā. Man ir jautājums, Egita, arī tev, ko vīrieši saka vispār par to, ka tu šitā, viņi tev uzticās vai? Šis ir ļoti bieži uzdots jautājums, tā kā, ko es tur kā čiksītajā remonta nozarē lienu iekšā un daru, bet es jau nevienā brīdī nevienam nesaku, ka es esmu beigais profiņš. Es tā kā, saku, ka es YouTube'ā noskatījos, kā flīzēt, un tad reku man sanāca. Tātad to var izdarīt drīzāk. Tas ir tāds pamudinājums, ka var ņemt un darīt, bet man ir daži mani tādi fanu vīrieši, kuri, ja es pasaku kaut ko, ka šitas špruņķiks, tad viņš man atsūta un pasaka, kā to špruņķiku sauc. Tā kā man ir mana izglītojoša atbalsta komanda, veči, kas ir meistari, kas priecājās par to, ko es daru un rādu to viņu padarīto darbu. Un pamāca, kā tad jārunā pareizāk profesionālajā žargonā. Egita, man ir viens jautājums. Kāda ir bijusi lielākā krīzes situācija un kā jūs to atrisinājāt? Kurā virzienā? Tieši ar remontu. Ar remontu? Jā. Fiziski, kāda bija lielākā krīzes situācija? Laikam tas ir bijis tik brutāli, ka es to vienkārši izslaucīju no sava prāta ārā. Bet ir bijušas kļūdas. Bet tur man ir paveicies vienmēr, kad ir bijis blakus kāds sakarīgs cilvēks, kas saka, nevar neatrisināt, vienkārši jāņem ir un jāpārtais. Bet tādas milzīgas problēmas un krīzes, aleluja, bet nav laikam bijušas. Ir tur plīsušas trūbas kaut kur birojā, ir tur nopludinātas grīdas, bet tas arī ir konstatēja faktu, saslaucīju. Tagad nopirkām signalizācijas sistēmu, kurai speciāli ir ūdens tāds naziņš dačiks, ko noliek tur pie tās trubas klāt, un tad nākamreiz var laicīgi zināt, ka tā truba ir plīsus. Tā kā tikai un vienīgi mācības.